Cienījamie Saeimas deputāti, aizklātā balsojumā ievēlot valsts prezidentu, jūs izšķirsiet Latvijas likteni tuvākajā nākotnē. Lūdzu, ieklausieties savā sirdsbalsī un pārdomājiet, kādas kvalitātes valsti mēs vēlamies un kādu jūs to atstāsiet saviem bērniem un mazbērniem. Balsojums par prezidentu ir jūsu iespēja pagriezt Latvijas vēstures stūres ratu virzienā uz sociāli taisnīgāku un tiesiskāku valsti, ja augstāko posteni tajā ieņems personība, kas ir spējīga pārstāvēt šīs vērtības un kas to ir pierādījusi ar saviem līdzšinējiem darbiem. Jums ir jābalso par labāko no kandidātiem un sirdsapziņas balsojumu no jums gaida tauta. Elpojiet dziļi un nepakļaujieties parteiskām rebēm. Aiz katra no jums stāv Latvijas pilsoņi, kuri vēlas valsti ar intelektuālu līderi un morālu autoritāti tās priekšgalā. Šī ir mūsu kopīgā, cerība pilnā iespēja. Atbrīvojieties paši un atbrīvojiet mūs, atjaunojot ticību Latvijas valstī un jūsu godaprātam. Latvija gaida sevis cienīgu prezidentu. Tas ir visu mūsu cieņas un dzīvības jautājums. Tagad tas ir tavās rokās. Parādi tautai, ka pie tā nav pielipis neviltīgs aprēķins, ne gļēva padošanās. Izšķiries! Latvijas Saeimas deputāti. 3. jūnijā izšķirās Latvijas valsts liktenis, un 3. jūnijā izšķirās arī jūsu reputācijas liktenis. Es aicinu jūs apdomāt, un es aicinu jūs balsot par labāko no kandidātiem par Egīlu Levitu. Viņš ir valsts speciālists. Tas ir prezidents, kurš šobrīd Latvijai visvairāk ir vajadzīgs. Šī ir Latvijas iespējas stunda. Izvēlieties!